Grūtākais ir tas, ka viņiem nav motivācija, tas, ka viņiem dažreiz nav, bieži nav iedvesma, tad viņiem nav idejas, un tad viņiem trūkst laika, un tad viņiem vispār liekas, ka ārpus stundu laika, tā kā brīvajā laikā negribas viņiem neko darīt, un tad, kad viņi stundās, tad viņiem atkal viņi piekusuši. Tas ir visgrūtākais. Katru reizi, kad kāds kaut ko dara, tas ir ļoti forši skatīties, kā bērni strādā, studenti, un kā viņi, ka viņi ir ieinteresēti tajā, ko viņi dara. Tas ir vislielākais gandarījums. Man ļoti patīk skolotāji, vienmēr atsaucīgi, vienmēr pretimnākoši. Un mācību telpas ir ļoti piemērotas priekš mūsu profesijas, gan datoru telpas, gan arī mākslas telpas, kur ir iespēja ļoti plaši izpausties. Man ir uzdots uzdevums no šāda bluķīša izveidot lietasargu turētāju. Šobrīd es esmu atzīmējis, kur man kas ir jāzāģē, jākaļ ārā. Man ir uzdots uzdevums, man nav pateikts ar ko, bet man ir pašam jāizdomā, kā man izgrebt šo visu dobumiņu. Šobrīd es ar kaltiņu domāju visu izgrebt ārā, vēlāk iespējams, varbūt ar smilšu pirdu, nezinu, vai sanāks, jo baigi mitrais koks, bet vēlāk es domāju arī bišķi pieslīpēt, lai viņš ir apaļāks. Un vēlāk beigās, kad man viss būs jau izdarīts, man vajadzēs šīs abas detaļas līmēt kopā, precīzi un skatīties, vai man viss sanācis. Šobrīd es ar kaltiņu un gumijas samurīti grebšu ārā koku un grebšu ārā šo visu nevajadzīgo koksni.